skatoties, kā skolotājs mocās ar tehnoloģijām un skolēns pārmocās ar viņām, aicinu uz iedvesmas kursu, radot lekciju, kurā mēs izzināsim tā, lai sadarbība veidotos veiksmīga, lai tas nebūtu kā traucēklis, bet tieši kā iespēja, jo es darbojos ar tehnoloģijām 90% savu darbu zinu, tas ir gājis man arī kā pa kalniem pa lejām, un tad saprast, ko izmantot, ko šobrīd atlikt, kas nav vajadzīgs, kas ir nepieciešams. Piemēram, pirmais, par ko es runāšu, ir ieelpošana, nomierināšanās un notifikāciju izslēgšana, paziņojuma izslēgšana. Šis ir pirmais, ko tu vari izdarīt, palīdzēt sev, jo raustīšana nav nepieciešama, ir jādara viena lieta, un ir tik daudz feini rīki, vienkārši rīki, kuri mums palīdzēs radīt to stundu interesantu, sadarboties, tā, lai tehnoloģijas ir mūsu palīgs, nevis traucēklis. Tāpēc tiekamies. Šajā lekcijā aicinu skolas, lai pievienojas un uz sadarbību, lai iedvesmotu ikvienu, un stundas būtu lielisks, un arī jūsu kopiena skolā būtu cieņpilna ar radošām idejām.